Atzīsties, tu mazgā savas mašīnas virsbūvi ar šādām švammēm? Mazgātavā tādas var bieži atrast. Vai arī tu brauc uz automātiskajām mazgātavēm, kur birstēs jau ir uzkrājušās smiltis no visiem Latvijas reģioniem? Lūdzu, pārtrauc to darīt. Šāda mazgāšana bojā lakas pārklājumu, atstājot mikrošvīkas un skrambas. Var gadīties novalst arī kādu detaļu automātiskajā mazgātavē. Ja domā, ka keramiskais pārklājums vai vasks tev pilnībā pasargās, tā nav taisnība. Nesaudzīgas birstes un agresīvi līdzekļi ātrāk noņems arī šos pārklājumus. Ja vēlaties saglabāt savu auto vērtību un izvairīties no ikgadējās pūlēšanas, izmanto kvalitatīvus mikrošķiedru produktus mašīnas mazgāšanai. Piemēram, mikrošķiedru mazgāšanas cimdiņu. Tas ir daudz mīkstāks un tam ir mazāka saskares virsma, līdz ar to tas būs saldzīgāks par švamēm. Maiks, pufīgs un mīksts materiāls nodrošina kvalitatīvu mazgāšanu, nebojājot virsbūvi. Tas ir drošs virsbūves un stikla, piemērots visu virsmu tīrīšanai. Garās mikrošķiedras efektīvi uzņem netīrumus, samazinot skrāpējumu virsmu. Netīrumi iekļūst cimda augšpusē, un tu tīri ar tīro cimda daļu, nevis skrāpē tā kā ar švammi. Kā lietot cimdiņu? Ļoti vienkārši. Pēc biezāko netīrumu nomazgāšanas ar plēšu putu smidzinātāju noskalo virsbūvi. Tagad tu esi notīrījis visu, kas viegli nāk nost. Atkārtoti uzklāj putas, pielej spainī ar ūdeni to pašu šampūnu un uzputo. Un mēs esam tikuši pie kontaktmazgāšanas, iemērc cimdiņu spainītī un sāc mašīnas mazgāšanu no augšpuses virzoties uz leju. Un mazgāt taisnās kustībās, regulāri izskalojot cimdiņu, lai tur nesakrājās netīrumi. Un pēdējais, kad esi uztaisījis kontaktmazgāšanu, noskalo mašīnu ar ūdeni. Plāšs mikrošķiedru cimdiņš ir neskaitāms reizes izmantojums, ieteicams to nomazgāt pēc katras izmantošanas reizes. Mazgā vēsā ūdenī 30 grādos, neizmantojot veļas mīkstinātāju vai balinātāju.